Sveiki visiem! Šodien mēs aplūkosim Vortex Defender CC. Sāksim ar izpakošanu, pēc tam apskatīsim montāžas plāksni un galvenās funkcijas, un beidzot pāriesim pie pamata vadības elementiem. Tātad sāksim. Atverot kasti, jūs redzēsiet pašu optiku ar aizsargvāciņu. Jūs arī pamanīsiet diezgan biedējošu brīdinājumu uzlīmi, kuru ātri ignorēsiet. Pirms pārējām pie citas svarīgas uzlīmes parādīšu pārējo iepakojumu. Iepakojumā ir arī montāžas rīks, tīrīšanas lupatiņa, lietošanas pamācība, 1 mo starplika gadījumā, ja optika būs jāpieliek nedaudz uz leju, un diezgan daudz skrūvju, kuras es ļoti novērtēju. Optikai ir pievienots arī picatīni montāžas stiprinājums, tāpēc to var izmantot kā rezerves tēmēkli. Vai, ja vēlaties, varat to izmantot kā ļoti dārgu rokas balstu. Bet, ja vēlaties to izmantot savā pistolē, jums būs nepieciešama Shield RMS tipa montāžas plāksne. Ja jūsu pistolē jau ir RMS-C optikas izgriezums, varat to piestiprināt tieši pie sliedes. Es iesaku izmantot griezes momenta skrūvgriezi, uzstādot optiku. Griezes moments jāiestat uz 15 koulu mārciņām, kas ir aptuveni 1,7 Nm. Tagad ir pienācis laiks noņemt uzlīmi, kas mums atgādina, ka jānokasa vēl viena uzlīme tieši no baterijas. Tātad atskrūvējiet vāciņu, noņemiet otro uzlīmi, ielieciet visu atpakaļ, un tagad optika ir gatava lietošanai. Bet pirms parādīšu vadības elementus, vēlos pieminēt galvenās funkcijas. Pirmkārt, ir vērts atzīmēt Fast Ratsk tekstūru optikas priekšpusē. Tā ir izstrādāta, lai palīdzētu bīdīt sliedi pret jebkuru virsmu. Vēl viena funkcija ir automātiskā izslēgšanās ar kustības aktivizēšanu, kas izslēdz kolimatoru, kad tas netiek lietots, un atkal ieslēdz, kad tiek konstatēta kustība. Manam Defender CC ir 6 mo lieluma sarkanais punkts. Ir pieejama arī versija ar 3 mo lieluma punktu. Abas izmantots ar 1632 bateriju, kuras paredzamais darbības laiks ir 9500 stundas ar 6. spilgtuma iestatījumu. Kopumā ir 10 spilgtuma iestatījumi. Vortex apgalvo, ka kolimators ir ūdens izturīgs, bet es neatradu nekādu certifikātu šai ierīcei. Pēdējā funkcija, ko vēlos pieminēt, ir neierobežota, beznosacījumu mūža garantija, kas mūsdienās ir diezgan reta. Tagad pāriesim pie pamata vadības elementiem. Lai to ieslēgtu, nospiediet uz augšu vai uz leju pogu. Lai to izslēgtu, turiet nospiest uz leju pogu 5 sekundes. Arī uz augšu un uz leju pogas regulē spilgtumu. Ja turēsiet nospiest uz augšu pogu 3 sekundes, aktivizēsiet vai deaktivizēsiet pogu bloķēšanas režīmu, kas novērš nejaušu iestatījumu maiņu. Lai aktivizētu vai deaktivizētu automātiskās izslēgšanās funkciju, turiet nospiestas abas pogas 3 sekundes. Spilgtums sāks mainīties no zemākā uz augstāko iestatījumu, norādot, ka funkcija ir ieslēgta. Ja spilgtums mainās no augstākā uz zemāko iestatījumu, automātiskā izslēgšanās ir izslēgta. Lai regulētu vēja un augstuma iestatījumus, izmantojiet šos divus torņus. Viens klikšķis ir vienāds ar 1 mo. Un tas ir viss šodienas video. Uz tikšanos nākamreiz!